Ik nedēļu 10 latviešu hiti, 2 Latvijas mūziķi un 3 aizraujošas spēles. Latviešu dziesmu top 10. Latvijā spēlētāko radio hitu iknedēļas tops. Hei, sveiciens savējiem! Mans vārds ir Toms Barons, un tu skaties Latviešu dziesmu top 10. Un jāteic, ka gads tuvojās noslēgumam. Un tieši tā iemesla dēļ nākamais raidījums mums būs speciāli izlaidums, kurā mēs apkoposim ne tikai nedēļas spēlētākās latviešu dziesmas visās radiostacijās, jo tieši EHR Latviešu ir tā radiostacija, kura apkopo un veic monitoringu arī citās radiostacijās, kā tad latviešu dziesmas tur skan. Un tā iemesla dēļ nākamais raidījums mums būs tāds gada kopsavilkums, kurš tad ir Latvijā spēlētākās dziesmas radiostacijās. Nu, un bez tam mums būs arī īpaši viesi, tā kā noteikti ir vērts atcerēties dienas. Dienas ir ceturtdienas, un 3:00 ir tas laiks, kad EHR Latviešu ēterā raidījums Latviešu dziesmu top 10 izskan, un tieši 3:00 arī EHR Latviešu YouTube kanālā šis raidījums ir skatāms. Arī šodien mums ir īpašs viesis. Nu, jāteic, ka šodien būs arī nedaudz neparastāk, jo šāda tāda iemesla dēļ mums nav atnācis pretinieks, bet kas pa viesi mums šodien ir ieradies, to mēs uzreiz noskaidrosim pēc tā, kad apskatīsimies, kas tad iepriekšējā nedēļā bija top 3, top 2 un top 1 vietā. Dziesma numur 3. Kas man cauri izsmēja, kā nekad nepāries nojautā. Dziesma numur 2. Mēs viens otram, cik tālu vēl, iet mums nāksies, līdz spēsim būt viens otram, spēsim būt viens otram. Dziesma numur 1. Latviešu dziesmu top 10. Latvijā spēlētāko radio hitu iknedēļas tops. Nu, redz, tikai latviešu dziesmas, tikai Latvijas raidstacijas un tikai latviešu hiti. Un jāteic, šodien es esmu dikti priecīgs par viesi, kurš ir ieradies, kurā ir ieradusies, tā man ir jāsaka. Un mēs parasti mēģinām pieteikt viesus tā īpaši un klausies, ko es uzrakstīju. Tātad viesis numur 1 un vienīgais viesis šodien ir hitu meistare no nenoslīpēta dimanta, kurš vairākas nedēļas spīdē TV ekrānos, līdz gludi tīram, spīdīgam dārgakmenim, kurš nu jau kā X-Faktor 5. sezonas uzvarētāji, muzikāli priecē gan visu Latviju, gan arī EHR Latviešu hitu klausītājus. Emīlija Bērziņa. Čau, Emīlija! Čau! Nu, Klau, es saku godīgi, vai šī ir pirmā šāda veida intervija tev pēc lielās uzvaras, vai tu jau esi paspējis kaut kur būt? Es biju par radio visādiem, bet... Šis jau arī skanēs radio. Nu, jā. Bet es ļoti ceru, ka tā labā pēcgarša šeit tev paliks vislabākā. Nu, es tev gribu atvainoties uzreiz, kā tu redzi, šodien mēs esam divatā, kas patiesībā ir forši, viss ēders pieder tev. Mums bija arī sarunāts tev partneris, pretinieks, cīņas partneris, jo mēs spēlēsim 3 spēles. Nu, šāda tāda iemesla dēļ partneris nevarēja ierasties. Galu galā ir baciļi, ir ziema, un ar to reizēm ir jārēķinās. Bet es noteikti zinu, ka šodien mēs noteikti iepazīsim tevi daudz vairāk, un arī EHR Latviešu hiti gan klausītāji radio viļņos, gan skatītāji EHR YouTube kanālā uzzinās par tevi varbūt tādas lietas, kuras vēl līdz šim viņi nezina. Klau, es pareizi saprotu, ka tu esi paķērus līdzi arī kaut kādu pilnīgi jaunu skaņdarbu, ko klausītājiem ir iespējams, būs iespējams noklausīties. Nē, es neko nezinu. Tu neko nezini? Okay. Man patīk, ka tu arī saglabā nelielu intrigu. Es tev izstāstu tādu lietu. Tev ir paveicies, jo katru reizi mēs šeit spēlējam 3 spēles. Tātad pirmā ir hīts uz mutes, skan latviešu dziesma reversā, un tad abiem viesiem ir jāmin, šoreiz tu būsi viena. Tad tev ir jāuzmin, kas tā ir pa dziesmu. Tad otrā spēle ir kaut kur dzirdēts. Es lasu kāds Latvijā zināmas dziesmas liriku, un tev ir jāuzmin, kas tā ir pa dziesmu. Un trešā spēle, kurš tas ir? Es stāstu faktu par kādu Latvijas mūziķu, un tev ir jāuzmin, kas tas ir par mūziķu. Tev ir paveicies ar to, ka šodien mēs vienkārši šīs spēles uzspēlēsim, bet tev nebūs nevienam jāzvan, jo tas, kurš parasti zaudē, veids patiesības zvanu. Kā tev vispār ir ar meliem? Jo tā zvanā parasti ir jāzvan un jāatzīstās melos. Tu esi kādreiz kādam kaut ko samelojusi?
Jā, Jai, šito pataupam beigām, jo tu padomā, jo beigās es gribējuši, lai tu man pastāsti, kas ir bijuši tie muļķīgākie meli, jo es arī kādreiz esmu melojis. Kamēr tu domā, un pirms mēs sākam pirmo spēli, es domāju, ka ir īstais laiks apsīties, kas ir top 10. vietā. Un starp citu jaunums šajā topā, tā ir Aminata Ar mums pieder šī nakts. Dziesma numur 10. Kas būs rīt, mums pieder šī nakts, un zvaigznes, kas neprātā krīt, un krīt, mums pieder šī nakts, kas aiznes prom no visa, kas ar mums ainās. Dziesma numur 9. Bet taču rīt, gudrāks par vakaru. Bet taču rīt, gudrāks par vakaru. Bet tad Latviešu dziesmu top 10. Latvijā spēlētāko radiohitu iknedēļas tops. Redzam, 9. vietā. Kritums tur 5 pozīcijām. Laikas un Kristīna Pāže. Rīts. Atgādinu, ka pie mums ciemos ir X Faktor 5. sezonas uzvarētāja Emilija Bērziņa. Emilija, čau vēlreiz. čau vēlreiz. Klau, nu pirms mēs sākam pirmo spēli, hīts uz mutes. Cik ilgu laiku tu biji X Faktorā? Cik ilgi tas notika, viss tas process? Pirmais zooms, ja nekļūdos, bija jūnija sākums vai māja beigas. Tad atlase bija jūlija beigas, krēsla izaicinājums augusta sākums, pirmais mēģinājums oktobra beigas, pirmā tiešraide novembris 12. un tā līdz 10. decembrim. Kādas ir sajūtas tomēr paņemt to trofeju pirmās vietas un kļūt par uzvarētāju? Ko tu jūti tajā brīdī? Tajā brīdī, kad paziņoja man vārdu, Nu, droši vien. neko. Nu, tā taču nevar būt. Aija samīļoja. Aija, starp citu, Aijai šautauts. Aija, man šķiet, ir viena no Latvijas tādām producentēm, sievietēm, kurus man šķiet, es ceļu debesīs ar to, ko viņi dara, ar viņas profesionalitāti. Un es tagad dzirdu arī, ka Aija spēja samīļot. Tas vispār man šķiet, ka visas sirsniņas ceļo pie viņas. Klau, pirms mēs sākam pirmo spēli, es vēl gribu nedaudz ielīst tavās sirds dzīlēs par piedzīvoto. Vai tu atceries kaut kādu smieklīgu atgadījumu tur mēģinājumu laikā vai, nezinu, uzstāšanās laikā, kas notika X Faktorā? Kaut kas tāds, kas tev nāk atmiņā? Es pirmo reizi uzkāpu uz skatuves un skatījos uz skatuvi apkārt, kad pilnīgi gaisapņojos. Viņam bija tāds, ka tu dziedāsi. Es tā, wow! Tas tā kā pirms uzstāšanās, tu piegāji, ka Nu, tā kā pirmajā mēģinājumā kinostudijā. Tu pirms brīža teici, ka tur bija tā kā atlase, zoomāta atlase notiek, vai kā tas notiek? Jā, pirmā tā kā atsijāšana varētu tā teikt bija zoomā. Bet es nozīmē, ka zoomā tev arī bija jādzied. Jā. Es to nezināju. Varbūt tev ir kāds ieteikums, varbūt tiem, kuri nākamajai sezonai baidās pieteikties, vai visas iepriekšējās sezonas ir gribējuši pieteikties, kā saņemt drosmi sevī, kā atrast to drosmi. Ja tu neesi gatavs, tu vienkārši neesi gatavs. Oi! Šitais ir, man liekas, gada spārnotākais teiciens, un es domāju, arī politiķiem un visiem citiem valsts vīriem vajadzētu šo likt aiz auss. Ja tu neesi gatavs, tad tu vienkārši neesi gatavs. Nevajag būt vietā, kurā tev nav jābūt. Tu esi gatava pirmajai spēlē, Emilija? Jā. Ok, nu tad hīts uz mutes. Spēle hits uz mutes. Tā, Emilija, pirmā spēle ir klāta. Tūlīt pat savās ausīs tu dzirdēsi latviešu dziesmu skanām reversā. Tavs uzdevums šodien bez zvaniņa ir vienkārši mēģināt uzminēt, kas tā ir pa dziesmu. Es tev nākšu nedaudz pretī, pa cik tomēr tu esi mums jauns tāds skatuvis cilvēks, un es gribu nedaudz tev palīdzēt. Es tev došu mājienu, kad ņemot vērā, ka tuvojās Ziemassvētki, pastāv ļoti liela iespēja, ka šī dziesma būs saistīta ar Ziemassvētkiem. Labi. Klausāmies? Aiziet! Atnāciet šodien? Kaut kas ar eglīti. Kaut kas ar eglīti. Kaut kas ar Ziemassvētkiem. Kaut kas ar Ziemassvētkiem. Nu, tu starp citu par eglīti tu pateici pareizi. Jā, tu atceries? Eglīte smaržo. Jā, un tā dziesma saucās eglīti, un tie ir, protams, ka tie ir līvi.
Nu, redz, pirmais kucāns ir noslīcināts, ja tā var teikt. Draugi mīļie, pie mums ciemos šodien Emilija Bērziņā. Šī ir tā mākslinieca, par kuru jūs vēl daudz dzirdēsiet, un man šķiet, ka mums ir beidzot parādījusies tāda īsta latviešu Alanis Morissette. Tā, ka, starp citu, jūs jau nemaz nezināt, šodien viņi nākot uz radio ierakstu šeit pie mums, līdzi pat bija ģitāra, un tas bija pirmais brīdis, kad es noķēru, jo Alanis Morissette, viņa arī vienmēr ar ģitāru gāja uz intervijām. Tā kā tā. Laižam tālāk, ka šīs dienas top 8. vietu, un starp citu atgriešanās pēc 2 nedēļām topā. Apsveicam Jānis Stībels par daudz. Dziesma numur 8. Projām man šķiet, kad ir par daudz, un bremzes kauts, un viņas lūpas, prāta tev jauc. Tu pierik brauc, un projām švalc, tev visa kā ir. Dziesma numur 7. Reizēm dzīve izmet tautā, ne sevi mājās izēt tautā, ne sevi mājās izēt tautā. Latviešu dziesma top 10. Latvijā spēlētāko radiohitu iknedēļas tops. Redz, Inters Busuls kāpums par 2 pozīcijām un joprojām spēlē savā burvju flautā. Starp citu, Emilija, es tev varu pastāstīt, ka EHR latviešu hiti ir liela svētki nākamajā gadā. Mēs esam dabūjuši Talsos arī apraidi, jeb šo frekvenci, un Inters Busuls, kā jau talsinieks, viņš ir pieteicies būt par mūsu Tals frekvences ambasadoru, tāpēc īpaši sveiciens Inter tev no manis un Emīlijas. Klau, tad pirms mēs ķeramies klāt 2. spēlei, es atgādinu, starp citu klausītāji, ir vērts klausīties raidījumu līdz galam, jo Emilijai līdzi ir kaut kas muzikāls, kaut kas jauns, kaut kas svaigs, un bez tam, cik es zinu, tur roku pie skanējuma ir pielikuši ne tikai latvieši, bet arī, man liekas, zviedri bija savu darbu ieguldījuši, bet to Emilija izstāstīs pēc kaut kāda brīža. Klau, Emilija, es saprotu, ka tu vēl esi tajos jaunības gados, kad dzīvē vēl viss ir priekšā, viss attīstās. Saki, vai tu jau savā dzīvē esi strādājis algotu darbu, kaut kur pelnījis naudu? Jā. Kas ir bijis pirmais darbs, ar ko tu nopelnīji naudu? Gan jau mājās kaut ko ravējot vai trauks mazgājot. Bet tā es sāku, man liekas, savu karjeru, tādu pavāru mini karjeriņu. Tādam nelielam ieskatam, vai tas tiešām ir tas ceļš, kurā es vēlos būt, bija pavāra darbs. Tā kā trauku mazgātāja darbs, bet ar mērķi, kad kādu dienu es būšu pavārs. Es to sāku Mešparkā, pie tāda kafejnīca, kurš vairs nav. Gustavs Adolfs vai tā ir cita? Nē. Resto terase bija. Resto terase, zinu, jā. Tur es sāku. Tad es tur trauks mazgāju vienu vasaru, tad nākamajās bija pavāra palīgs, bet man šķiet, ka pavāra palīgs, tāpēc es apšaubu savu darba titulu, jā, ok. Jā, bet bija arī tā diena, kad es biju pavāra palīgs, un atnāca priekšnieks un pateica, ka plus mīnus vienalga, kā man ies, bet šodien pavārs galvenais nebūs manā cehā, un bija jātiek galā. Un tu tiki galā? Jā, un tā es sāku pavārs būt. Ko tu gatavoji tajā dienā? Tu atceries, kas bija grūtākais tajā dienā? Nē, es biju augstajā cehā, kas ir salāti un deserti. Ok, bet kas man ļoti, ko es saklausīju tevī, kas man patika, ka tu teici, ka tu aizgāji tā kā mazgāt tos traukus, ja tu gribēji tik par pavāru. Es tev pateicu, kā es sāku savu radio karjeru. Tas bija daudzus gadus atpakaļ vienā citā ļoti liela arī radiostacijā. Es aizgāju uz pārdošanu, jo tā bija vienīgā brīvā vakance. Es gribēju saprast, kā radio strādā. Lūk, un pēc 15 gadiem tu redz, kur es esmu. Tā kā tas ir man šķiet baigi pareizais ceļš, un man šķiet, ka jaunai paudzei šeit būtu ko mācīties. Emilija, tu esi gatava 2. spēlei? Jā. Kaut kur dzirdēts. Spēle kaut kur dzirdēts. Emilija, tātad spēle kaut kur dzirdēts. Es tūlīt pat tev lasu kādu Latvijā ļoti zināmas dziesmas liriku. Nāku tev pretī arī šajā reizē, pat cik tu esi viena, man ir tādas tiesības. Šī galīgi nebūs Ziemassvētku dziesma. Ja? Ok, tu esi gatava? Es lasu liriku. Es ieskaitu, ja tu pasaki dziesmas nosaukumu vai pasaki tikai grupu, tā kā nav obligāti nevajag abas divas. Labi. Ikdienas darbinieks, bet nedēļas nogalēs, sorry, esmu dzīvnieks. Mīlīgāks kā surikāts, baronis, aristokrāts un huligāns. Pirmais kandidāts, Haipa hiperbalvas negaidītais uzvarētājs, bet dejot pagalē un deju grīdas spridzinātājs, es esmu smidzinātājs. Latviešu grupa. Latviešu grupa. Jā. Tas arī viss. Tas ir viss.
Tev nav ne mazākās nojausmas, jo skaidrs, ka es lasu speciāli savādāk nekā viņa muzikāls kanāls. Jā, man nav nejausmas. Nav nejausmas, jā? Ja es tev pateiktu, es vēl vienu hintu tev teikšu priekšā. 6:30 no rīta. Citi zēni. Citi zēni, tieši tā! Ikdienas darbinieks, bet nedēļas nogalēs sorry, esmu dzīvnieks. Mīlīgāks kā surikāts, varonis, aristokrāts un huligāns. Pirmais kandidāts, hype, hiperbalvs, negaidītais uzvarētājs. Pēdējā pagalē un deju grīdas spridzinātājs. Es esmu spridzinātājs, katrs ballīts iekarotājs. Un redz, cik interesanti, jo es, kad meklējot šo līriku, šī bija vienīgā daļa, kuru varēja ielikt, kad varētu arī tā kā nesaprast, kas tas ir, jo pārējā bija vai nu tad limuzīns uz krīta pieminēts, vai nu tas. Klau, tu vispār ikdienā pat klausies latviešu mūziku? Nē. Kas ir tavs ārzemju favorīts? Es neesmu vismaz mēnesi klausījusies tā normālu mūziku. Jo tev vajadzēja mēģināt. Jo bija X-faktors un viss, ko es klausījos, bija dziesmas, kas man bija jādzied. Tā kā es nemaz nezinu, es šodien pirmo reizi 8 no rīta ieslēdzu EHR superhits, ko es klausos. Tad man bija kaut kas wow, cita mūzika. Bet jā. Bet tu pati bez ģitāras spēlē vēl kādu instrumentu? Nē. Ok. Bet es vēlmi ir iemācīties. Jā, es gribētu iemācīties elektronisko ģitāru spēlēt un klavierus. Oi, bet tev viss ir priekšā. Es domāju, ka tev sanāks. Nu, kādā ziņā tas beidzot raidījumu, es to pateikšu kā nākamā gada novēlējumu tev. Labi. Ok, nu skatāmies, kas mums ierindojās pagājušajās nedēļas top 6. vietā. 6. vietā atgriešanās pēc 3 nedēļām Dons ar Lausto šķēpu Karaļvalsts. Dziesma numur 6. Dziesma numur 5. Putni manā galvā ir plēsīgi, bet es gribu tos pierādināt. Gribu likt piedzīvāt, stāstu pilnā balsī, šī pēdējā rāda, kuru es... Latviešu dziesma top 10. Latvijā spēlētāko radiohitu iknedēļas tops. Un laikam Dona piemēram, tiesa gan pēc nedēļas pauzes ar atgriešanos apsveicam arī Rauma topa 5. vietā ar savu singlu Plēsīgi. Pie mums ciemos Emīlija Bērziņa, X-Faktora 5. sezonas uzvarētāja. Emīlija, kā tu jūties šodien? Normāli. Man gribētos vairāk dzirdēt tevī dzīves prieku, jo tas ir gada beigas, tūlīt jauna gada sākums. Es tiesa gan, kā tu svinēsi jauno gadu? Tev ir plāns padomā? Es būšu Norvēģijā. Norvēģijā. Tu zini, ka tur dārga maize ļoti? Es zinu, es tur nodzīvoju vairāk kā gadu. Ko tur darīji? Strādāju. Jā. Par ko? Par pavāru. Par pavāru? Kāpēc tu klusēji? Tu man stāsti par kaut kādu restorānu terasi. To zina visa Latvija, kas skatījās X-faktoru. Vai, piedod, es to būšu. Es neesmu visa Latvija. Piedod, es to biju palaidis garām. Un tu braukšu uz turieni pastrādāt, vai tu braukšu atpūsties? Gan. Ok. Un tu plāno tur palikt ilgāku laiku? Nē. Ņemot vērā, ja tev ir tik liela šī pavāra pieredze, tev ir kaut kāds interesants atgadījums, kas ir noticis virtuvē? Es kaut ko piededzinu. Ko dara pavārs, kad viņš piedzina? Tev ir momentā jātaisna pa jaunu visu, jā. Man laikam vissmieklīgākais ir mana pirmā steika cepšanas pieredze. Ok, es gribu dzirdēt. Man priekšnieks saka, pieskati uz grilla 7 steikus. Ir atbraukuši, cilvēki, kas ir bagāti, viņiem puskalns Norvēģijā pieder. Viņš saka, pieskati. Es skatos uz viņu. Viņš man saka, kāpēc es nepieskatu? Es saku, bet viņam nekur nevar aizlikt. Tu izpildīji viņa darbu uzdevumu. Tu pieskatīji, ja? Es pieskatīju, jā, bet viņi sen jau bija tā kā godstekt, viņi nebija tā kā normāli, kā viņiem tur medium vajadzēja vai. Medium rare laikam. Jā. Okay. Bet es vismaz pieskatīju. Bet tu pati vispār šitais ir labi pieskatēdien, ok. Bet redz, un te ir tas svarīgums vienmēr, kā cilvēki komunicē, vai pateikt ar īstiem vārdiem. Tad, ja tu gribi, lai es viņu apgriežu, vai pieskat, lai viņš nepietiek, vai uzcep līdz galam, tad tā arī vajag teikt. Ir kāds ēdiens, ko tu uzskati, ka tu gatavo baigi labi? Nē. Tā nevar būt. Roltons. Es esmu, starp citu, izcils roltonu pavārs. Izcils. Konkurence. Un tu zini, kas man ir šitā slepenā roltona sastāvdaļa, ko es lieku klāt, kad es taisu tā kā zupiņu? Krējumu. Pamēģini sweet chili ielikt kādreiz. Mums bija kaut kādi jauni roltoni tev uz biroju atbraukuši, kas bija asie. Man pēc tā vairs negribējās, jo man dedzināja abus galus, lai zapnes. Klau, tu esi gatava trešajai spēlē, Emīlija?
Jā. Okay. Kurš tas ir? Spēle. Kurš tas ir? Taimilī, jāteic, ka veiksmīgi ar diviem uzdevumiem mēs tikusi galā. Trešais uzdevums, kurš tas ir? Es stāstu faktu par kādu leģendāru Latvijas mūziķu, un tev ir jāuzmin, kurš tas ir. Iesaku noklausīties pirms tu mini stāstu līdz galam. Viņš nav garš. Viņam lielu dzīves daļu ir piederējuši un pieder joprojām drēbju veikali. Agrāk vienu no tiem sauca O79. 2000. gados viņš bija savam 7. sērijas BMW izšuvis Gucci salonu. Un šogad, 28. decembrī, viņam ir ļoti liels koncerts Arēnā Rīga. Ozols. Jo! Tas ir Kur no šīm daļām tu nezināji? Kurš tev bija tas pavadiens? Par to Gucci. Par Gucci salonu tu nezināji? Jā. Tas bija leģendāri, jo patiesībā es varu izstāstīt. Tajā laikā, kad Ozolam bija O79 veikals, tas bija pretī Natālijas draudziņas gimnāzijiem Buļņnieku ielā. Un es tajā skolā mācījos, un tajā laikā tas bija mans hip-hop laiks manā dzīvē. Tas skaidrs, ka mēs jau platākas bikses mums vecāki bija nopirkuši, un mēs bijām krutāki džeki klasē, tad mēs devāmies uz to veikalu tā kā tusēt pie viņa. Tad viņš tajā laikā bija nopircis 7. sērijas BMW, kas tā bija ļoti glauna mašīna, un viņš bija izšuvis Gucci salonu sev. Tālūk, ko tu reperim aizliegsi, vai ne? Jā, bet skatītāji atgādina, ka 28. decembrī, ja nav plānu vēl, tad tas ir baigi pašais veids, kā aizvadīt veco gadu, jo kaut kas tik milzīgs no Ozola vēl nebūs redzēts. Ko, Emīlija, es tev varu teikt tādu lietu, ka tu lēnā garā vari sākt gatavot savu stāstu par savu singlu jauno, bet mēs tikmēr paklausāmies, kas ir top 4. vietā. Un starp citu, zini tādu mākslinieci Luka? Arī X-Faktora meitene. Jā. Viņai kāpums par 2 pozīcijām. Atļauties. Dziesma numur 4. Dziesma numur 3. Latviešu dziesmu top 10. Latvijā spēlētāko radiohitu iknedēļas tops. 3. vieta, kāpums par 2 pozīcijām, Kaut Kaili, ļauj man. Draugi mīļie, ja jūs vēl neesat pamanījuši, gan radio klausītāji, gan tie, kas mums skatās Latviešu hitu YouTube kanālā, pie mums ciemos ir fantastiska būtne, un starp citu, kas iegrieza pogas visiem X-Faktora dalībniekiem, Emīlija Bērziņa, kura starp citu 5. sezonas uzvarētāja. Skaidrs, ka dzelzs jākaļ, kamēr karsta, un man šķiet, ka Emīlijai veiksmīgi ir izdevies to izdarīt. Pastāsti, kas galu galā ir sirds pelnos. Dziesma, kuras uzrakstīju rudenī, ar domu, ka tas būs tāds koledžas projektu darbs, jo es mācos mūzikas menedžmentu, un man bija līdz noteiktam laikam jāsasniedz mērķis, un tas mērķis bija jāvienojas ar pasniedzēju, tas man bija Samanta Tīna, un es to domāju, dziesmu uzrakstīšu, un tas būs tas mērķis, un izdošu dziesmu, bet sakarā ar X-Faktors viņu nevarēju publicēt. Bet es viņu aizsūtīju Aijai, viņa noklausījās, un viņa tāda labi ierakstam. Un tā mēs to dziesmu ierakstījām. Es pareizi saprotu, ka tu esi gan mūzikas, gan vārdu autore. Jā. Okay. Un ko tas zviedrs, man kaut kur bija pierakstījis vārdu? Povels Olson, ja? Jā. Ko viņš darīja tavā skaņdarbā? Producēja viņa, aranžīja, taisīja, kas ir tas, ko viņš darīja? Viņš izdarīja tā, ka mans demo, ko es viņam aizsūtīju, vienkārši vēl nakts kaut kāda, es kaut ko spēlēju uz ģitāras, kaut ko, vienmēr sakot kaut ko. Un viņš to visu sataisīja datorā, tā, ka tas skan kaut kas par dziesmu. Un viņš producēja viņu, un visu, ko es izdarīju, bija vienkārši, liekas, ja nekļūdos, viņam tika aizsūtīts video, kur nolieku telefonu šeit, viņš atsūta pirmo versiju no tā visa, kā skan, un es tādu, okay.
Un tā kā, lai viņš saprastu, Jā. ko man pēc sajūtām prasās. Un jā, un Aija visam tam posmam bija blakus, un tas viss notika pateicoties Aijai. Un tad bija ceturtdiena. Tā ceturtdiena pirms pusfināla. Mēs nezinājām neko, kā mums ies, neko. Mēs tikai cerējām, un mums bija vēlme un deksme. Un sanāca tā, ka Lorēnai, viņš bija tūrē, līdzi viņš arī tur producēja, un bija uz skatuves ar viņu, un viņš bija tajā. Tas ir tā Lorīna, tu domā? Jā, jā, okay, jā. Un viņai bija Tas ir palādi. krūta vispār, malacis. Jā. jā. Viņai bija koncerts Palādījumā. Jā. Un tam Pavlam bija kāds 2 vai 3 stundas brīvas. Un mēs sarunājām, ka mēs tajā Palādījumā ierakstām to dziesmu. Viņš paņēma savu kompīti, miķīti, kaut ko vēl tur, kaut kas viņam tur no aparātiem bija. Un mēs ierakstījām to dziesmu 2 stundās Palādījumā, super mazā istabiņā. Ej, tu nost. Jā. Man šķiet, ka skaidrs, ka tev mūzikas karjerā ir noteikti tāls un augsts ceļš sasniedzams un ejams. Man šķiet, ka pēc tiem daudziem gadiem, kad tu rakstīsi grāmatu par saviem sasniegumiem, un tev noteikti tāda būs, es to jūtu. Man šķiet, ka šī ir nodaļa, ar ko ir jāsāk. Jā. Klau, es domāju, ka ir īstais brīdis, lai EHR Latviešu hita klausītāji un EHR Latviešu hita YouTube kanāla skatītāji dzirdētu mazu fragmentu no šīs dziesmas. Un kādēļ mazu fragmentu? Tieši tādēļ, ka jau šodien 17:00 Emīlija Bērziņa būs EHR Latviešu hiti raidījumā dienas top 5 pie Kato. Un tur no Kato izprašņās Emīlija par visu daudz vairāk un plašāk. Un, protams, arī dziesmu noklausīsieties pilnā versijā. Paklausāmies, kā tā skan. Tu vēl projām dzenījās, ar vienu domu sirds tev nav pelnojās, jo zaudējot visu, zaudē neko. Ko es tev varu teikt, ka tu esi baigais malacis. Man tiešām ir liels prieks, ka ne tikai ir jauni mākslinieki, kuri mēģina sevi pierādīt un viņiem izdodas, bet arī, ka šie te lielie Latvijas spēcīgie producenti apvienības, teiksim, tādi kā Aija Auškāpa, kura tev palīdz, tāpatās arī Universal, Sabīne, ka viņi visi palīdz jaunajiem izsisties un ir klātesoši visā, ko jūs darat. Un es atkārtošos vēlreiz, šis ir bijis viens no fantastiskākajiem stāstiem, ko es šī raidījuma laikā esmu dzirdējis. Visu šo te mūsu sezonas laikā stāsts par Lorīna Džeku, kurš strādā ar Lorīnu, ka viņš atbrauc Palādījumā, viņam ir 2 stundas laika, un jūs ierakstat singlu vienkārši Palādījumā kaut kādā mazā istabiņā pie datora. Wow, tas man šķiet ir tāds pasaules stāru cienīgs stāsts. Draugi mīļie, paklausāmies, kas ir top 2. vietā. Neviena cita kā, protams, diemžēl piedodiet astronautu kritums par 1 pozīciju. Ilgošanās zvani. Dziesma numur 2. Latviešu dziesmu top 10. Latvijā spēlētāko radiohitu iknedēļas tops. Redz, Latviešu dziesmu top 10 raidījumā 9 dziesmas ir izskanējušas, 3 spēles ir izspēlētas un noklausīts kripatiņa no Emīlijas jaunā singla. Emīlija, mēs raidījuma sākumā runājam par meliem, un šis raidījums račīgs ar to, ka šeit nav zaudētāju, jo pa cik tu šodien esi viena. Bet varbūt tev ir kāds stāsts, ko tu kādreiz kādam esi samelojis, ko tu atceries? Atceros ļoti labi. Tas ir visbiežākais. Šie diezgan regulāri, lai piedod mani draugi, bet es bieži saku, oi, nē, es jau piedzēros. Okay. Bet vispār tev patīk bailīts? Tā baigi, nē. Okay. Tu esi vairāk tāds introverts, man liekas, cilvēks. Nē, es aizēju, bet es padejoju, padziedu. Man ir tā, ka, ja es ilgi klausos mūziku, vai kaut ko dzirdu, tad man ir tāds, nē, es gribu padziedāt. Un tad bieži vien ir tā, ka es dejoju, bet jau esmu piekusus, bet man gribas dziedāt, tad es to nevaru visu apvienot. Es diemžēl nemāku dejot un dziedāt, bet varbūt kādu dienu iemācīšos. Visu cieņu Lukai, viņi to ļoti labi māka. Zini kā, es domāju, ka tev viss vēl ir priekšā. Pirms mēs noslēdzam šo raidījumu, vēl noklausāmies top 1 vietu.
Kādi plāni tev ir nākamajā gadā? Vai varam sagaidīt vēl jaunus singlus? Varbūt lēnā garā mēs čapojam uz kaut kādu albumu vai kaut ko tādu? Iedod nelielu sneak peek, lūdzu. Es labprāt padalītos, ja es kaut ko zinātu. bet nē, plāni jau ir kaut kādi, jā, bet es saku, es baigi jau daudz arī nezinu. Gribas jau dziesmas izdot, jau ir aptuveni kuras, jau ir demo versijas, jau ir daudz. Ir sarakstīts jau kaut kāds. Es ja nekļūdos, kāds 12. sūtīju. Jā, bet tas jau ir albums. 2 mini-albumi vispār sanāk, jā. Bet nav jau interesanti, ja mēs visu izdosim uzreiz. Un vajag arī padomāt, varbūt tomēr nē, varbūt kaut kas pārāk personisks. Un labi, ka man ir Aija, kas vēl joprojām palīdz. Un tā, mēs sēdējām nākamajā dienā pēc fināla, pirmdienā. Un mēs sēdējām, mēs paēdām kopā un mēs domājām to nākamā gada plānu. Es nezinu, vai var tā baigi stāstīt. Zini kā, kad neesmu kaut kur greizi. Jā, tāpēc es teikšu, es darīšu visu, ko vien es varu. Un tad es gribu teikt tev pretī, ka ar latviešu hiti ar lielāko prieku tevi atkal sagādīs ar kādu jaunumu. Mēs vienmēr tevi atbalstīsim. Mums tiešām ir liels prieks par taviem sasniegumiem. Un vēl jau vairāk es tev varu vēlreiz tikai apstiprināt jau tavas pašas sajūtas. Tu esi kopā ar īsto komandu, sākot ar Aju un ar Sabīnu, ar Universal. Tā kā es domāju, šeit vienkārši panākumiem durvis ir vaļā, tev vienkārši ir jāiet iekšā un jāturpina čāpot uz augšu pa trepēm. Paldies! Paldies tev, Emīlija, un top noslēdzam un šo raidījumu arī ar pirmo vietu. Protams, ka neviens cits kā Kris Noār, cik tālu vēl. Tiekamies nākam ceturtdien 3:00 EHR Latviešu hiti ēterā un 3:00 EHR Latviešu hiti YouTube kanālā. Čau! Dziesma numur 1. Latviešu dziesmu top 10. Latvijā spēlētāko radiohitu iknedēļas tops.